liela daļa vecāku novēros, ka bērnu vairāk interesē plaukti un katli, kā piemēram rotaļlietas. Tāpēc, ka viņam interesē praktiska pieredze. Viņš grib zināt, kas ar šiem priekšmetiem notiek. Ap šo te 9 mēnešu vecumu, tad šeit būs ļoti izteikti tas, ka bērnam ļoti patiks mest priekšmetus. Arī man ienāk daudz jautājumu, ko man darīt, kā likt robežas. Ja bērns met, šis nav robežu jautājums, šis ir vajadzība jautājums. Bērnam patīk mest, un viņš īstenībā nezina, ka tas priekšmets nav paredzēts mešanai. Tā krūzīte nav paredzēta mešanai. Tas bērnam arī jāpastāst. Tu gribētu pastīties, kā šitais krīt, bet krūzīti mēs nemetam. Rekur, es tu iedošu, piemēram, var iedot kaut kādu vai bumbiņu, vai, piemēram, kādu pucīti, kas ir vieglāks. Ko ir legāli dot bērnam mest, tad to var iedot, var kopā pamētāt un tam līdzīgi, bet nevis ierobežot un teikt, nē, šitais ir slikti. Bērns vispār nesaprot, ko slikti vai labi nozīmē, vēl vairākus gadus uz priekšu viņš neizprot to.